to, ka bija vadībā un ir 1-1. Un tad beigās tikai trešais periods pielika savu punktu, kā saka. Un Kārklis pa bortu tālāk, pie Steinbergs nolasīs, nolas, bet uz vidu, un tur Rudzīts. Un Rudzīts jau ievadīs, aiziet prom no Krūmiņa. Meklēs Paškausku. Protams, Paškausku. Un te ir vārti! Tas, ko es to teicu, Steinbergs aizgāja tur, kur salīja, atstāja vārtu priekš pie pozicionālu brīvu, un Teres Blackshot pirmo reizi šajā sērijā izvadās ar pirmiem vārtiem, jo pagājušais par to bija pat aptāvi, kurš gūs pirmos, un tie bija Trime. Šoreiz tie ir Teres Blackshot. Pirmā maiņa ir izgājuši nomināli pret ne pirmo maiņu Trimenam. Krūmiņš viens pats. Kārklis labi izmanto starp kājām viņu. Paškaus iet caur vidu Petrovičs un Kārklis pieslēdzās tālāk. Vārti! Nu šis bija skaisti. Jā. Kārklis pieslēdzās uz tālo, ļoti labi pamanīja un izmantoja to brīdi. Jo Kārklis no savas malas aizgāja, izmantojot to, ka Krūmiņš ir izslīdējis. Un Tērvet ar izspēli būs skaists vārds. Nemaldos nevis pārmetiens, bet izmestā ripa, un tas uzbrukums bija viņa reiz skriet un neskrēt. Nē, šis vārti, ātra izspēle. Uzvarēts iemetiens, nesaprašanās atkal pozīcijā. Trešie vārti ir tikai pozīcijas izspēle, par ko arī Tērvet ir bīstami. Reāli ar to viņi ir bīstami. Bērziņš. Mitrofānovs uz vārti! Atkal izspēle pozīcijā. No, ļoti labs skaists vārds gūmas Petraškevičam. Nu šis jau paliek nopietni 4-0, domāju, tas ir tāds neliels knockdowns. Kas sākās? Aiziet pirmais kautiņš mums šajā sērijā. Un viens cimdi ir jāvalk. Nu, cimdi ir jāvalk kāpiem. Ir jāvalk nos bez cimdiem sist. Nu, nē, es neatbalstu. Ir otrais ir vairāk virknējums, principā. Otrā maiņa, teiksim tā. Nav atkal divi aizsardzi. Nē, Petraškevičs ir. Un tā labu vārti! Bērziņš kā pie Mainerības lidot priekšā. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti vārds gūs. Piespēl no Mitrofānova, ja? Nē, no Buša. Buš. Un Bērziņš gūs vārds. Plus ir aktīvs, ar nērtotē arī ķermenīs no uz otru pusi nospēlē Mitrofānova lomā, un Mitrofānovs nav pieslēdz vārti! Un starp kājām. Pirmo reizi. Pirmajā periodā. To, kā teici, bet pirmo reizi tikai pirmais vārds gols starp kājām. 6-0. Nu, es teikšu godīgi, Trimenim jāmēģina nospēlēt līdz galam un gūt kaut viens vārds, lai tevis braucot uz Jelgavu. Rītdien ir Jelgava. Jā, lai tevis ir kaut kas, ar ko tu aizbraukt uz turien, kad tu pēdējos vārdus gūsi savās mājās, tomēr tu pats. Borovkovs arī labi atstrādā atpakaļ un Bušs solo, bet Kalvīts. Un ko viņš izdara? Vārti! Redzēji? Tas ar nērtu apgriežoties iemet pretējā stūrī. Jo Broks aizgāja ar viņu un bija Kalvīts jau izsaka. Ripa palika nērtajā vietā, bet Bušs griezienā ar nērto palaida zem Kalvīšu kājām un tukšajā stūrī. Un Kalvīts arī nespēja norēģēt, jo tas bija ļoti ātri. Nu jāmēģina uzmest. Labs metiens, bet Krūklītis. Nu ko? Krūklītim sausā spēle. Nu, bet tā ir otrā play-off spēle, un rītdien viņi jau tiekās Jelgavā. Jā. Redzēsim, kas būs. Fani var priecāties, spēlētāji var priecāties, bet tā ir tikai vienas dienas un vakara sajūta, jo rītdien ir cita diena un viss no jauna. No rītā Trime traktoram ir, principā, visu vai neko. Tieši tā. Jo 0-2 sērijā. Tas ļoti bieži atgriež atpakaļ dzīvībā, ja tīpaši, kad tu esi bezizvēles situācijā, tu pierādi pretējo.